koalīciju, bet ASV prezidents Ķīnā runā par cilvēktiesībām un Tibetu. Patiešām Rīgā steidz ierasties lielo svētku dziedātāji un dejotāji no visiem Latvijas novadiem, bet pirmo Latvijas dziesmu svētku dalībnieki pirms 134 gadiem pulcējās Dikļos, kur pat laban notiek dziesmu un deju svētku ieskaņas koncerts. Bet rīta pusē pateicības dievkalpojuma laikā tika iesvētītas Dikļu baznīcas atjaunotās ērģeles. Pateicības dievkalpojumā kopā ar draudzi un tās daudziem viesiem, lielo dziesmu svētku dalībniekiem, šodien bija arī valsts prezidents Gunts Ulmans ar dzīves biedri un arhibīskaps Jānis Vanaks. Dikļu baznīca, kas celta gandrīz pirms 300 gadiem, var lepoties ar savu draudzi. Draudze ir pastāvējis visu pēc kara laika, ja? Un grūtajos gados ir bijis tā, ka draudzes aktīvie locekļi ir pārdevuši savu pēdējo gotiņu, lai samaksātu padomu laikā nodokļus un varētu baznīca pastāvēt. Ērģeles, kurš šodien pēc atjaunošanas iesvētīja, baznīcai bija kalpojuši kopš 34. gada. Dikļu baznīcas ērģeles ir viens no labākiem Valmieras ērģeļu būvētāja Jāņa Dūreja darbiem, kas ir saglabājies. Un priekš šīs nelielās baznīciņas un nelieliem ērģeļu izmēriem viņas ir ļoti labskanīgas, jo šeit ir laba akustika un pietiekoši krāsainas. Tā kā šis ir tāds ļoti jauks un patīkams instruments. Atjaunošanai nepieciešamie līdzekļi iegūt no ziedojumiem. Visvairāk tam apvēlējusi ārzemēs dzīvojošās diklēnietes Milijas Lūsiņa ģimene. Pati Milija Dikļos dzimusi un šajā baznīcā kristīta. Dievs man ir daudz devis, kam daudz ir dots, tam ir daudz arī no tā ir prasīts. Es to daru pateicoties Dievam, pieminot savu brāli un savus vecākus. Pateicību dievkalpojumā vairāk kārt tika pieminēts Juris Neikens, ne tikai kā pirmais savas tautas mācītājs Dikļos, bet arī kā pirmais dziesmu svētku organizētājs, jo Dikļi ir mūsu dziesmu svētku šūpulis. Pirmie svētki notika 1864. gadā šepat Uzkalniņā pie mācītāja Mūžas, bet ierosmi tam smelt pēc dzirdētā kādā draudzes skolas sadziedāšanās laikā. Viens dziedātais atvadoties saka otram: šodien mums bija dziesmu svētki, un Neikens raksta, un šis vārds man ar tādu skaņu iekrīt ausī, ka es tūliņ sāku ar dziedātājiem aprunāties, vai citreiz nevarētu nākt uz dziedāšanu vien kā rīt iest uz Bībelsvētkiem. Bībelsvētkiem viņš ir ceļā. Tieši tur sākās atrisinājums. Bet, kā šodien dievkalpojumā sacīja draudzes mācītājs Jānis Vasks, arī šis ieguldītais darbs nav vienai dienai. Miedz Tupiņa panorāma. Šodien notika dziesmu un deju svētku pirmais kopmēģinājums. Spilves lidlaukā dejas soli iemēģināja Rīgas tautas deju kolektīva dalībnieki. Vai var līdzināties? 12. deju svētkos piedalīsies 433 deju kolektīvi, 227 jauniešu, 179 vidējās paudzes un 28 vecākās paudzes deju kolektīvi. Pavisam dejos 10 400 cilvēku. Viņiem vēl pievienosies 6 ārzemju un tikpat daudz ārzemju latviešu deju kolektīvi. Dejotāji 3 reizes koncertēs Daugavas stadionā un 2 reizes sporta manēžā. Iestudētas 49 dejas, kuras veidojuši 22 horeogrāfi. Svētkos dejotāju soli vadīs 21 virsvadītājs. 9 no viņiem šajā godā būs pirmoreiz. Un pirmais mēģinājums, kāda sajūta? Es tu straucies, kamēr dejotāji nedzied, uzlieciet roku uz mikrofonu. Dabīgi. Tas, kāpēc es gribētu turpināt strādāt, ja drīkst. Mēs esam nedaudz iekavējušies un mēs tagad sāksim. Kāda jūs tagad mēģināsiet? Mēnesdiņas nakti brauca. Tā jūsu horeogrāfija? Jā. Liekas, ka labākais laiks dejotājam. Nav pārāk karsts un lietas nelīst, ne? Kā tā nav pārāk karsts? Ir karsts, bet tas jau netraucē. Vai jūs tāda ļoti pareiza meitene, vai ne? Jā, protams, es esmu pareiza meitene. Citādāk te nav. Kāds deju kolektīvs? Šis ir tāds deju ansamblis Liesma. Es skatos, meitenes viss stāv kājās. Puiši sēž. Laikam puiši vairāk noguruši, ja? Puišiem jau pietiek šodien, tagad meitu kārta. Jūs jau pamatīgi jau, ja? 8 rītā. Meitenes tikko atbrauc tikai. Šitas vadītājs tikai meitenēm dejastājas, mums nē. Laikam puiši nepatīk viņiem. Kāpēc ir tāds
Nu, kāpēc jūs tik smukas esat? Nav prātā darbs. Tāpēc, lai skatītājiem būtu prieks. Jā, noteikti. Vai jūs skatītos, ja mēs nebūtu smukas? Nē. Lūk, kur slēpjās visu latviešu tautas deju svētku noslēpums? Vēsturiskā aspektā. Ne tikai vēsturiskā aspektā. Paskatieties šodien. Imant, kur deju svētki tev šie ir? Tā riktīgi es nemaz nevaru pateikt. Man liekas, ka tas ir no 55. gada. Cik jau svētki ir bijuši, tik arī es esmu vai nu dejojis vai vadījis svētkus. Ko tad mājnieki saka, ka visu nedēļu jūs būsiet prom no mājām? Nē, nu liela daļa mājnieki jau arī tāpatās ir. Brālis ir viens no vadītājiem, tante viena no vadītājiem, meita dejo, nu dēls mājā par maisaimnieci. Strādā. Un vīrs kā līdzjutējs. Rīt Latvijas Nacionālajā operā notiks deju kolektīvu skate, jeb sacensības, jeb deju karš, ja atceramies koru cīkstēšanās terminoloģiju. Andrejs Valmās,